Čau! Mani sauc Rāvs. Un mani sauc Martins. Un šis ir raidījums Rāvs gatavo. Un kā jau jūs zinat, mēs neesam pavari, bet... Mums ļoti patīk gatavot. Pareizi! Mēs šo raidījumu veltīsim tieši Lāčplēša dienai. Un jums arī pastāstīsim dažus faktus, ko noteikti jums vajadzētu zināt. Kas mums pirmais jādara? Es zinu, kas mums pirmais jādara. Jābrauc ciemos. Pie kā mēs braucam ciemos? Mēs braucam ciemos skatīties, kā top rupmaize. Labais! Nu tagad gan laižam ciemos. Laižam! Šodien mēs esam atbraukši ciemos uz zemnieku saimniecību Ķelmēni, jo tieši šeit cep mūsu mīļāko rupmaizi. Un tas, ko jūs redzat, tā ir graudu kalte un graudu torņi, jo saimniecībā mēs nodarbojamies ne tikai ar maizes cepšanu, bet arī audzējam graudus un nodarbojamies ar bioloģisko lauksaimniecību. Kas ir graudu kalte? Nu, kā tev šķiet, pēc kā tas izklausās? Ko tur varētu darīt? Kaltēt graudus. Jā, nu tieši tāds arī ir galvenais uzdevums. Un kā jums šķiet, kāpēc ir jāizkaltē graudi? Lai viņi nesabojātos. Tieši tā samelt miltus un pats galvenais, tos graudiņus, kas tagad ir novākti, nokulti, lai mēs varam visu gadu uzglabāt un tad lēnām melt miltus un cept maizi, lai ir drošībā. Šis lielais zaļais šķūnis ir svari, jo katra mašīna, kas atved uz saimniecību graudus, ir jānosvar. Domāju, cik mēs svaram. Reku, ja mēs apstājamies, 120. viņš rāda, ka kopā ir 120 kg. 120 kg, jā. Ko? Tādi 4 maišeri miltu. Graudu ceļš līdz gatavai maizītei ir diezgan garš, jo pēc novākšanas tos tīra, kaltē un tikai tad samaļ miltos. Tad šeit, rekur, iztīrās labie graudiņi, un te savukārt apkārt ir dažādi nestandarta graudi, atbirs citas sēkliņas. Au! Tik ciets mani zobi. Garšīgi. Ēd vēl vienu. Garšo jau pēc maizes? Nē. Nē, vai ne? Vēl bišķiņ kaut kas jāpadara. Tālāk graudiņi ceļo uz dzirnavām, kur tiek samalti miltos. Un tad, redz, nonāk viņa tornī. Te jau ir gatavi milti. Uz ceptuvi milti tiek nevis nesti vai vesti, bet aizpūsti pa īpašām caurulēm. Kāpēc visām tām bļodām ir tādi riteņi? Redzi, lai var pabraukt apakšā, iestumt miltus un tad aizstumt tālāk tur, kur to vajag, lai vieglāk strādāt. Sākumā milti tiek aplieti ar karstu ūdeni. To sauc par plaucēšanu. Kas tās ir pa mašīnām? Nu tie ir mūsu mīcītāji. Un šeit viņi tiek drusciņi padzesēti. Gribat pagaršot, kā viņš tagad garšo? Tas ir tie rudzu milti, ko mēs redzējām, kas bija samalti. Ir drusciņi salds. Jā, drusciņi var just, vai ne, tādu saldumiņu mazu. Tālāk plaucējums tiek sapildīts šādos lielos koka kubulos, kur pavada pāris dienu. Tikko mēs pagaršojām, kāds bija svaigs, tad reku, tad, kad viņš ir gatavs, viņš ir nomainījis krāsu un arī savādāka garša. Mums tāds skābs. Skābens, salds, vai ne? Nu, tas ir, te ir notikusi galvenā tas ierauga darbs un veidojusies maizītes garša un aromāts. Tad šo masu atkal iegāž abrās, pievieno ieraugu, miltus, sāli, cukuru un mīca mīklu. Kāpēc tur ir uzrakstīts 1100, bet ar punktu? Tas ir pulksteņa laiks. Tas nozīmē, ka pulkstens 11. šī mīkliņa nolikta raudzēties, un tas cepējs, kas viņu pieskata, zina, ka viņām apmēram pēc stundas būs mīkliņa uzrūgus un jātaisa kukulīši. Gadījumā nevajag būt 2 punktiem? Vajag. Tevi būtu labi pieņemt darbā. Nu, beidzot var sākties kukulīšu taisīšanas process. Ak, Dievs, viņš ir slidens. Vēl, ļoti labi. Cepēju rokās smīkla izskats ļoti paklausīga un te jau pati saveļas vajadzīgajā formā. Bet, kad mēs ar Ralfu paņemam katrs pa mīklas pikai, saprotam, ka patiesībā tas ir visai piņķerīgi. Un, lai saveltu šādus skaistus un vienādus kukuļus, vajadzīgs pamatīgs treniņš. Ak, Dievs! Viņš tāds slidens. Griez otrādi šitā.
Un tur ir šitā taisni rociņas un mēģina garu taisīt. Man ir garš, bet nelīdzams. Beigās kukulīte ar slapjām rokām vēl paglauda, lai tas būtu pavisam simetrisks un apaļīgs. Nu, ievilksi kādu zīmi savā, lai pēc tam var atcerēties, kurš ir tavs. Bet tā zīme, ko es tur iespiedu, paliks? Jā. Vienā mīklas porcijā ir 80 kukulīši, un tagad tie visi nonāks krāsnī. Vai jūs zināt, kā sauc to instrumentu, ar ko darbojās meitenes? Lize. Un tā ir maizes līze tieši tā. Tas ir ļoti svarīgs instruments, ar kuru katra maizīte tad tiek ielaista krāsnī un arī pēc tam izņemta ārā. Un redzat, tur apakšā ir ļoti, ļoti karsts. Tur ir apmēram 350 grādi. Uz īsu brītiņu katru kukulīti ielaiž un pēc tam ceļ jau augšā uz cepšanu. Un tur būs 200 grādi. Katrs cepējs dienā izcep apmēram 500 kukulīšu. Un tā kā 3 cepēji strādā pa dienu un 3 pa nakti, tad kopā sanāk 3000 kukulīšu katru dienu. Tad jūs arī naktīs cepat maizīti? Jā, šo procesu redzējāt, tur sākumā gatavo, mīca, taisa. Viņu īstenībā tā nemaz vienkārši nevar apturēt, jo tad pēc tam mēs nezināsim, no kura gala iesākt. Strādā visu dienu un visu nakti ceptuve. Cik ilgi viens kukulītis cepas? Stundu un 20 minūtes. Tad viņus vēl nosmērē ar kartupēļu cietas klīsteri. Tas ir vajadzīgs, jā, lai gan garoziņa būtu mīksta, gan drusku spīdīga. Pēc cepšanas kukulīši tiek salikti šādos plauktos ar tādiem kā aizkariem. Tur tie 1 līdz 2 diennaktis lēnām atdziest un tikai tad dodas uz griešanu. Redzi, kā tur liek vienā galā maizīti, un te pa vidu tāds liels asmens visu laiku pūš šņik, pa šķēlītē sašķēlē. Tāpēc arī viņas var būt visas tādas plānas un vienādas. Rekur pieliek zīmīti, ieliek tādā plēvītē. Kas ir līga? Līga ir cepēja, kas ir atbildējusi par šī te kukulīšu izcepšanu, par visu porciju, kas ir cepta. Šī tāda maizes redzu veikalā. Nu šīs te tāda no šejienes arī pa taisno ceļo ar šādām zīmītēm. Beigās mēs ar Ralfu izreikinām, ka no brīža, kad milti tiek iebērti abrā, līdz brīdim, kad kukulītis ir gatavs ceļot uz veikalu, paiet gandrīz 4 dienas. Nu, ko lai saka? Aiz kārtīgas maizes slēpjas kārtīgs darbs. Hei! Nu, šie ir mūsu kukulīši. Te vēl pat var nedaudz redzēt, ka es uzzīmēju R burtu. Man ļoti labi var redzēt. Kā smaržo! Mēs šos kukulīšus sēdīsim kopā ar zupu. Mēs aizmirsām pateikt, ka mēs šodien gatavosim latviešu spēka zupu. Jā, tos mēs tagad noliksim malā un ķersimies pie gatavošanas. Kas pirmais ir jādara? Martin, es tikko atcerējos. Jūs laikam pamanījāt ātrāk nekā mēs. Mums tak nav nekādu sastāvdaļu. Braucam uz veikalu! Laižam! 1 sīpols, 2 burkāni, žāvētas ribiņas, pupiņas, grūbas. Mums ir vēl viens svarīgs uzdevums. Mēs vārīsim zupu, bet mums nav tāda normāla izmēra katla. Un man liekas, Rimi arī katlus var dabūt. Es redzu katlu, lielu, foršu. Bet ne arī pārāk lielu. Šitais ir labs. Apsties, šo var likt cepeškrāsnī. Labi, ko vēl mums vajag? Sīpols. Kurus mēs ņemsim? Šitos nē. Redzi, kāpēc mums jāsmaksā 99 centi, ja mēs varam vienkārši paņemt lētos un ielikt maisiņā? Ko mums slinkums ielikt maisiņā, vai? Ja tev būtu jāizvēlas, kādus tu ņemtu? 2 šādus burkānus vai 2 šādus burkānus? Man ļoti garšo burkāni. Labāk ņemam 2 lielus, tāpēc, ka citām reizēm arī aizdēs. Martin, tu kādu milžu zupu vāri. Jā. Tā, mums vēl vajag pupiņas un grūbas. Ok. Martin, man ir ideja. Kurš ilgāk bez apstājas varēs teikt vārdu grūbas? Grūbas. Es atcerējos vēl vienu lielisku mēles mežģi.
Strebs, stipri karstu pupu putru. Strebs, stipri karstu pupu. Sākam skenēt produktus. Martīna, kā tu domā, cik šis te viens sver? 5 kilogrami. Tu esi traks. Es teiktu kādi 200 grami. 346, es biju tuvāk. Nebija gan, tu teici 5 kilogrami. Sakņaugi, burkāni. Labi, tas arī viss. Labi, maksā. Nē, Martīna, tu maksā. Ar kuru pusi man jāieliek iekšā? Ar to, kas iet pa priekšu. Ar šo maksāt, ar karti, liec iekšā. Un tad, kad tu spied PIN kodu, piesedz ar roku, lai blakus neviens neredz tavu kodu. Un beigās nospied to zaļo. Braucam vārīt mūsu spēka zupu! Yeah! Esam atpakaļ virtuvē. Atceries, kā Emilis uzlika galvā sev katlu un iesprūda galva viņam? Jā. Un tad viņš sita galvu, un tad viņš klanījās atsita galvu un saplīsa bļoda. Vai Jā. katls? Tu atceries, ko mēs šodien gatavosim? Latvijas spēka zupu! Jā. Bet mēs nekad neesam vārījuši zupu. Tā īstenībā. Jūs esat? Mums noderētu pavāra padoms. Zvanam. Čau! Čau! Mums vajag tavu palīdzību. Kā, lai uztaisa garšīgu zupu? Čau! Zupas noslēpums slēpjas ne tikai labā buljonā, bet arī tanī, kad visu vajag pirms tam apcept. Tas nozīmē apcepiet kūpināto gaļiņu, apcepiet sīpolu, apcepiet burkānu, apcepiet, kas jums tur varētu vēl iet, jebkādu citu dārzenīti, un tad pievienojiet buljonu un vāriet, vāriet, vāriet. Jo ilgāk jūs vārīsiet uz zemākas temperatūras, jo garšīgāk zupa būs. Un starp citu, zupa garšo pat labāk nākamā dienā. Atā! Atā! Nu, tad ķeramies pie darba. Kas mums ir jādara pirmais? Pirmais, kas ir jāizdara, ir jāieliek uz nakti mērcēties pupas un grūbas. Mēs to, protams, jau esam izdarījuši, bet mēs jums parādīsim, kā tas jādara. Martīn, tu tūlīt visu nobērzi zemē. Un tas ir tāpēc, lai viņas ātrāk babūtu mīkstas, savādāk viņas baigi ilgi būtu. Martīn! 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 Kas? Un tas ir jāielej bļodā. Jāieber. Un pusglāze ar grūbām. Un te ir jāielej ūdens, bet diezgan daudz, jo viņas rīktīgi pievilksies ar to ūdeni. Un piebriedīs. Jā, un to mēs liekam malā un par to aizmirstam. Jā, un šeit mums jau tas viss ir izdarīts. Martīna savāc savu cūku kūti. Cūkas mīļas, ruk, ruk, ruk. Mums jau ir novārīts buljons. Bet, protams, ja jums ir slinkums vārīt buljonu, jūs varat izmantot buljona kubiņu. Jā, un tagad mēs ņemam pupas un varam katlā. Un tagad arī grūbas, jo pupas un grūbas vārīsies visilgāk. Ok, kur man jāliek tas katls? Nes jau uz plīci. Un es tagad samizošu burkānu. Lielu. Nākamreiz mēs noteikti ņemsim mazāku burkānu. Vienkārši šis ir par lielu un mums nevajadzēs tik daudz un viņš paliks mums. Nu, vienkārši būs arī ērtāk. Vispār, manuprāt, mazie burkāni man šķiet garšīgāki. Tagad es sagriezīšu kartupeļus un sīpolus, kamēr Martins tiek galā ar savu dinozaura burkānu. Tas tiešām ir tik liels, kā arī dinozauram pietiktu. Starp citu, vai jūs zinat, ko svin Lāčplēšu dienā? Tā ir diena, kad mēs pieminam visus, kas cīnījās par Latvijas brīvību. Un tie svētki tika ieviesti vairāk nekā pirms 100 gadiem. Tas ir traki, zinu. Bet vispār jau tos svētkus ilgi nevarēja svinēt, jo, kad Latvija nebija brīva, tas bija aizliegts. Nedrīkstēja. Ralf, es neesmu sagriezis nevienu vienīgu burkānu. Tad griezi. Viņi ir par lielu. Nav! Apsties uz to kluci. Tev viņš ir vismaz uz pusēm jāsagriež. Tev vēl daudz jāmācas kā pavāram. Bet es jau neesmu pavārs, man tikai patīk gatavot. Tev vēl daudz jāmācas par gatavošanu. Mēs visu dzīvi mācamies.
Ralf, pasties, man ir burkānu nazis. Nav bīstams. Re? Vispār ar nazi spēlēties tiešām ir bīstami. Es zinu. Un tā ir spēlēšanās. Jā? Jā. Es pabeidzu. Es tagad sagriezīšu sīpolu. Un es sabēru ļodā burkānus. Un Martins tiks galā arī ar gaļu. Ko man te tagad ar viņu darīt, Ralf? Apēst. Visu. Nepalies. Es te saukšu labāk palīgā tētu. Tēt! Tēt! Dabū vienkārši to gaļu nost no kauliem un tas arī viss. Es tagad sagriezīšu sīpolu. Ralf, ko man darīt? Nu, redziet, tāpēc vajag būt ļoti uzmanīgiem virtuvē ar nazi. Piemēram, kā Ralfam gadījās iegriezt pirkstā. Jā. Nelaime novērsta. Viss labi. Manā gadījumā viss bija labi, pat nesāp. Viss ir sagriezts, tagad varam ķerties pie cepšanas. Jā, mēs apcepsim gan sīpolus, gan burkānus, gan gaļu. Kartupeļus gan nē. Tagad mēs varam pārvākties pie plīts. Ok, pārvācamies. Kur mans kofers? Ne tik burtiski. Tagad mēs uz sausas pannas uzbērsim nedaudz ķīmenes. Kāpēc tu celi pannu augšā, tu vari vienkārši šitā? Liec klāt gaļu. Liekam klāt gaļu. Un kā mēs tos lielos klučus apcepsim? Mazliet mēs viņus tikai apcepināsim, Kāpēc? Tikai mazliet. jo mēs jau viņus vēl vārīsim. Mums gaļiņa ir apcepusies, es uzlikšu atpakaļ uz šķīvja. Ak, Dievs, cik garšīgi smaržo, man jau sagribējās ēst. Uzliejam nedaudz eļas. Un apcepsim sīpolus. Un pēc pavisam maza brītiņa liekam klāt jau arī burkānus. Starp citu, Lāčplēša dienu svin visā Latvijā. Katrā pilsētā, katrā pagastā. Galvenā tradīcija ir svecīšu iededzināšana pie Rīgas pils mūra. Un liekam klāt burkānus. Mēs parasti Lāčplēša dienā braucam uz Cēsīm, tur arī ir ļoti skaisti. Tur pils parkā no svecītēm izliek Latvijas kontūru. Daudz viet Latvijā notiek arī lāpu gājieni, gan jau mēs ar Martinu arī šogad piedalīsimies. Un kā jūs atzīmēsiet Lāčplēša dienu? Ralf, kāpēc Lāčplēša dienu svin tieši 11. novembrī? Jo tad no Rīgas padzina Bermonta karaspēku un to uzskata par uzvaru Latvijas brīvības cīņās. Labi, un šis arī mums ir apcepies. Šķūrējam iekšā. Bail! Un tagad pieliekam gaļu. Kartupeļus mēs liksim bišķi vēlāk, kad burkāni būs jau mīksti. Un tagad liekam klāt mūsu kartupeļus, un kad kartupeļi ir gatavi, arī mūsu zupa ir gatava. Mūsu lieliskā Spēka zupa. ir izvārījusies gatava, vēl gan karsta, bet ļoti labi smaržo. Jā, un jūsu uzdevums arī ņemiet vecākus aiz rokas un uz virtuvi gatavot. Un kā vienmēr uzzīmējiet savu mīļāko ēdienu un piedalieties konkursā. Iesūti savu zīmējumu TV3 un laimē dāvanu karti 30 eiro vērtībā no Rimī. Un, protams, arī mūsu īpašo Ralfs gatavo krūzīti. Te ļoti daudz sanāca. Jūs droši izvārot šo zupu varat aicināt ciemiņus un visi kopā izbaudīt. Nevajag obligāti arī uz svētkiem. Var jau arī tāpat uzvārīt. Un neaizmirstiet, kā Ātri, lēti, garšīgi! gatavot ir stilīgi. Novēlam jums fantastisku svētku nedēļu un Neaizmirstiet nesāt karodziņus. Tiekamies nākamnedēļ atkal svētkos. Atā! atā! Nu ko, nogaršojam? Ar prieku. Paga, kur tev maize? Labākā zupa pasaulē. Noteikti izmēģiniet. Un sveiciens ķēmānu maizei!